Pirms mēs lasīsim šodienas evaņģēlija vēstījumu no Mateja 4. nodaļas, parādīšu šo grāmatu, Es nopirku Limbažos, Kāpēc, Es ieraudzīju, ka viņi maksāja tikai 20 eiro, 20 eiro. Es ieraudzīju Dieva vārds, Dieva vārds, kas ir dzīvība tiem, kas to atrod, un zāles visai viņa miesai, maksā tikai 20 eiro. Cilvēki, kas redzēja, ko es daru, kur arī bija manī kopā iegājuši tajā Limbažu pareicīgā baznīcā, viņi teica, tu gan esi gudrinieks, tu iespējams nopirki vienu no pēdējām krievu valodā esošajām grāmatām, kas vēl pieejams. Viņi to redzēja savādāk. Viņi skatās no finansiālām pozīcijām. Vai no tādas kultūra vēstures, turbūt iegādājies laiku maiņā vienu no pēdējiem eksemplāriem, jo laiks mainās, Bet es nopirku dzīvību un zāles manai miesai, Tas ir Dieva vārds, Kā Jēzus lieto Dieva vārdu, mūsu kungs un pestītājs. Šodien mēs dzirdēsim no Mateja evaņģēlija 4. nodaļas. Tad gars Jēzu aizveda tuksnesī. Atcerēsimies, ka Jēzus tika kristīts ar ūdeni, pēc tam viņš tika kristīts ar svēto garu. Un gars Jēzu aizveda tuksnesī, kur tas taptu vēlna kārdināts. Un kad viņš 40 reizēm svētais gars pieļauj, ka ticīgais tiek no vēlna pārbaudīts. Svētais gars vien dominē, viņš pieļauj. Lai Jēzus taptu vēlna kārdināts, un kad viņš 40 dienas un 40 naktis bija gavējis, tam gribējās ēst. Un kārdinātājs, Sātans, piestājās pie Jēzus un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, tad saki, lai šie akmeņi top par maizi. Tātad tas ir iespējams, Bet Jēzus atbildēja un sacīja, stāv rakstīts. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Mans ārējais cilvēks dzīvo no maizes. Mans iekšējais cilvēks dzīvo no vārda, kas iziet no Dieva mutes. Vārds nemainās, tas ir vien tas pats. Tad velns viņu noveda sev līdzi uz svēto pilsētu, uzcēla viņu pašā Dieva nama jumta galā un saka, ja tu esi Dieva dēls, tad nolaidies lebē. Jo stāv rakstīts, viņš saviem eņģeļiem pār tevi pavēlēs, un tie tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzi. Tad Dievs zina vārdu arī, un diezgan labi māk manipulēt ar vārdu. Bet Jēzus mūsu kungs tam sacīja, atkal stāv rakstīts, Dievu savu kungu tev nebūs kārdināt, Velns tev nebūs kārdināt, mani, Jēzus saka, Dievu tavu kungu, Atkal velns to ved līdzi uz ļoti augstu kalnu un rāda viņam visas pasaules valstis un viņu godību. Viņam saka, to visu es tev gribu dot. Ņujorku, Maskavu, Irānu, tagadējo Izraelu, visu dabūsi, Ja tu zemē mestamies mani pielūgsi, tad Jēzus viņam saka, atkāpies Sātan, jo stāv rakstīts, tev būs Dievs savu kungu pielūgt un viņam vien kalpot. Un tāda velns viņu atstāja, un redzi, eņģeļi pie viņa piestājās un viņam kalpoja. Tas ir tā kunga evaņģēlijs. Slāva tev, Kristu! Lūksim, kungs, Jēzu, pildi šo vietu ar tavu svēto garu. Pildi mūsu namus ar tavu svēto garu, dziedini ikvienu, kam tas ir vajadzīgs. Un atklāj mums tavas valstības noslēpumus, jo tev ir atklāsmes gars, tev ir gudrības gars. Dari mūsu gara acis redzīgas, mūsu gara ausis dzirdīgas, mūsu sirdi tāda, kas saprot garīgas lietas. Vairo mums ticību, Jēzu, tavā vārdā lūdzam. Amen.
varam apsēsties. Un es domāju, ka būs tikai pareizi, mēs pieturēsimies pie principa. Princips tāds, ko brālis Pāvils saka šodien man un tev, kas ir atrodams Korintiešu 1. vēstulē. Ko tas, brāļi, dotu, ja es nāktu pie jums runādams mēlēs? Ko tas jums palīdzētu, ja es nesludinātu, nesdams vai nu atklāsmi, vai atziņu, vai pravietojumu, vai mācību? Vai nu atklāsme, atziņa, pravietojums vai mācība? To Dievs grib šodien. Viņš grib, lai mēs augam, jo jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus. Un atkal teikts, kad jūs sanākat kopā, katram ir kaut kas, psalms, mācība, atklāsme, mēles, mēļu izskaidrošana, un tas viss, lai notiek draudzes celšanai. Un kā pie šī principa pieturēsimies. Mēs esam sanākuši kopā. Mums ir viens tēvs, viens svētais gars, viens kungs. Kungs Jēzu pildi mūs ar gudrību un atziņu. Tā ir tāds rokās Bosfords mācītājs. Viņš vienu savu gadījumu dzīvē, ka viņam bijis tāda sieviete vārdā Klāra Ruperta atnākusi uz viņa kalpošanām, un viņai bijusi viena acis bērnībā traumēta, un tāpēc bijusi tāda, kas bija pilnīgi mirusi, ka tā nav kustējusies muskuļos, kaut kāda veida iedarbība, kā piemēram pirkstu spiediens, vai pat vēja pūtiens, vai sniegpārs uz acīm, viņa neko nejūta. Ja? Bet tad viņa aiziet uz draudzi un klausās derību, klausās prediķi par derību. Ja? Un tā doma man tāds, ka nekas nav bez maksas universāli. Par visu jāmaksā. Ja? Un dziedināšana un pestīšana ir par maksu. Ja? Jēzus samaksāja. Ja? Tā nav tāpat vienkārši. Tā ir par cenu. Ja? Mūsu pestīšana ir par cenu. Mūsu dziedināšana ir par cenu. Ja? Ja kāds domā, tas bez maksas, tas tā nav. Kāds to ir samaksājis, tas ir mūsu pestītājs. Lūk, viņi noklausās šo sprediķi par to, ka kāds par mani samaksājis. Un tas bija Ahajā štatā, un tad viņi savā sirdī domā tā. Ja tā ir patiesība, ka Bībele tā saka, ka par mani ir samaksāts arī par manu aci, tad es saņemšu savai acī šovakar redzi. Un tad viņi ir pie altāra, tā ir metodistu draudze, un viņi teica, un tam vienmēr ir tā, ka tāpat kā es ticu, kad es iegūstu pestīšanu, tad, kad es ticu Jēzum un viņa darbam pie krusta, tāpat man ir jāiegūst dziedināšana, ja es ticu, viņa brūcējs esmu dziedināta. Un attiecīgi tur ir kalpošana, tur ir aizlūdzēji, tur ir svaida reļi un tālāk, un līdz viņai nekas tāds nenotiek. Ja? Viņai tur uz ceļiem, tad viņa pieceļās, un tad viņa skrien pie savu tēvu, apskauja to, un tēvs saka, kas ir? Viņa saka, es redzu. Ja? Un tā. Un tālāk tiek minēts par to, ka mēnesi vēlāk šis pats mācībājs satiek viņu, atkal šo pašu sievieti ar viņas vīru, un viņi abi gatavojās evaņģelistu kalpošanai, jo viņas vīrs, redzēdams to, ko Jēzus izdarījis ar viņas sieva aci, ja, ir tas, kurš teica, es vēlos turpmāk kalpot Jēzum. Varbūt maz tikai epizode par to, ka arī, lai mēs zinām uz bāzi, uz ko viss balstās, ja. Ticībai ir bāze, ja. Vienkārši ticēt, tas ir maiņticība, ja. Ticībai ir bāze. Mēs ticam uz Jēzus padarīto darbu, ja. Mēs ticam uz Jēzu, ka viņš nesa mūsu vainas. Viņa brūcēs mēs esam dziedināti, ja, tāpēc, ka viņš tika sists mūsu pārkāpumu dēļ. Un viņš izlēja savas asinis, kā derības asinis, lai par mani grēku tiktu dzēsti caur viņa vienīgo, vienreizējo, paliekošo un pietiekamo upuri. Ja. Tālāk varbūt šo epizodu mēs šodien neaizskarsim, bet tas ceļ mums ticību. Ja. Kas ir tas, kas patiesībā dara mūs, uz ko mēs balstam ticību? Ja. Vienkārši ticēt bez maksas, tas nav saskaņā ar rakstiem. Ja. Rakstos visu laiku ir pat kaut ko jāmaksā. Arī vecās derības laikā bija jāmaksā ar vēršiem, auniem, āžiem. Ja. Vienmēr bija jāmaksā kaut ko. Un arī universāli princips, ja. Nav nekas bez maksas. Ja. Arī mūsu valsts ekonomikā nav bez maksas. Ja valsts paņem un iedod tautai lielu naudu, viņa kur aizņemās. Ja. Universāli nav bez maksas. Ja.
arī tas, jā, par mūsu dziedināšanu, arī par svētā gara dāvanām, jā, ir samaksāts, lai tās būtu. Un Jēzum par to viss gods un slava. Jā, šodien, ja mēs varam sakot līdzi, mēs mācīsimies Korintiešu 13. nodaļu. Tāpēc paldies Dievam par to, ka šodien šī mīlestības tēma ieskanējās pašā sākumā. Tas arī bija mērķis, jā. Tas nebija saskaņots, jā, bet tas ir mērķis. Un tāpēc varbūt paņēmu šo citā valodā esošo grāmatu līdzi, arī tas ir Dieva vārds. Bet, lai redzētu, ka dažos gadījumos tulkojums palīdz mums nonākt pie lielākas precizitātes, kas ar vārdu ir pateikts, jā. Tulkojums, ja tu lieto vairākus tulkojumus, tu nonāc pie tā, ka daži vārdi nav tik viennozīmīgi, bet viņiem ir vairākas nozīmes, kas padara šo tematu konkretizē tevī, ja? Un tātad 13. nodaļa patiesībā sākās ar 12. nodaļa 31. pantu, ja? Tad pirms tam tiek runāts par visām svētā gara dāvanām. Un tad apostols šodien ēgļu draudzē saka, dzenieties, jeb rivnuļķe, jeb esiet greizsirdīgi pēc vislielākajām dāvanām. Ja? Tad, ja tev ir dāvanas no svētā gara, nepaliec tur. Esi greizsirdīgs, dabūt vēl lielākas dāvanas. Ja tev ir mēles, esi greizsirdīgs, dabūt mēļu tulkošanu. Ja tev ir pravietošana, esi greizsirdīgs, dabūt apostoļu dāvanu. Ja? Ej tālāk. Ja? Vārds saka, nepaliec, kur tu esi. Esi greizsirdīgs. Zini, ka esmu greizsirdīgs. Ja? Tas tā, ka es neesmu mierā. Man ir kaut kas deg visu laiku, lai būtu vairāk. Ja? Mēs neesam greizsirdīgi uz pasaules lietām. Bet mums jābūt greizsirdīgiem, lai iegūtu vairāk Dieva lietas. To vārds saka. Un tālāk, un es jums rādīšu vēl pārāku ceļu. Ja? Un esiet greizsirdīgi pēc lielākām dāvanām. Bet ir vēl pārāks ceļš. Un šis ir 13. nodaļā. 60. gadu tulkojumā teikts šis varbūtības forma, ja es runātu, bet interesanti, ka šis autors tulks tomēr lieto tagadnes formu. Tagadnes, jā. 60. gadu tulkojumā teikts, ja es runātu, bet šeit teikts, ja es runāju, proti apostols Pāvils par sevi saka, tas ar maniem ir. Es runāju. Ja es runāju ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, ir cilvēku mēlis un eņģeļu mēlis, un viņas ir pieejamas cilvēkiem šodien. Jēzus darba dēļ. Svētais gars dod savas dāvanas par brīvu, kam viņš vēlās. Un es esmu savā pieredzē redzējis cilvēki, kuri runā svešās mēlēs, jaunās mēlēs, un tās ir valodas. Un es esmu dzirdējis, cilvēki runā un pat dzied jaunās mēlēs, un tās nav cilvēku valodas, tās ir eņģeļu mēles un eņģeļu valodas. Svētais gars tās dod. Ja? Ja es runāju, tad Pāvils runā gan cilvēku, gan eņģeļu mēlēs. Viņš saka, es vairāk par jums visiem runāju mēlēs. Ja? Viņš ir, ja es runāju, un ja man nav mīlestības, tad es esmu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis. Ja Pāvils saka par sevīm, ja es nāku pie tevis un es runāju pat eņģeļu mēlēs, bet man nav mīlestības, es esmu tā kā varš, jeb kā zvārgulis, bet arī tas nav precīzi. Ja? Tas, kas ir varš? Ja? Atcerēsimies, ka Salmans uzcēla templi Dievam ar visu to zeltu, ko Dāvids bija novēlējis. Šis templis bija vienīgā zeltā, austrumu saulē, austrumos spožā saule, no tāluma zināja, kur ir Jeruzaleme, jo viss kupols un viss bija ar zelta pārvilktas, zelta vairognes spīdēja, 30 kilometrus tālumā redz kaut kur, kas tur deg, ja? Tas ir Jeruzalemes templis. Bet tad atnāca Šišaks, Ēģiptes faraons, atņēma visu zeltu un viņi aizvietoja šo tempļa vairogus ar vara vairogiem. Līdzīgs zeltam, bet tas nav zelts. Ja? Kāda saka, tā ir kristīgās baznīcas vēsture?
Pašā sākumā apostoļu laikā tā bija zelts, kas spīdēja, nevarēja noslēpt to, ko Pēteris, Pāvils, Jānis un citi darīja. Bet tad atnāca velns un nolaupīja to, un tad aizvietoja ar varu, jeb ar gudrību, ar mācību, ar teoloģiju, ja? Dieva spēku aizvietoja, labi, pacieties, gan jau būs labāk, ja? Tā. Ja man nebūtu mīlestības, tad es būtu tikai skanošs varš. Vai rasties šķīndošs zvārguls, bet tas nav korekti. Grieķu valodā vārds kimbala. Un kimbala, ja tu internetā pameklēsi, tas ir konkrēts mūzikas instruments, kas sastāv no 2 šķīviem. Ja? Kimbala ir 2 šķīvi. Senos laikos izmantoja karā 2 šķīvus, lai baidītu, lai darītu, kad tāds trabele bija, kad viss sabijās. Ja? Mēs bērnībā vanagus baidījām. 2 katla vākus, bļūks, ja? Vanags lido projām, viņam nepatīk. Ja? Pašam arī ausis džingst, bet tā galvas troksni dabūt. Ja? Un atkal, ka šie 2 šķīvi, ja internetam var tecēt, visbiežāk viņiem nav toņa. Viņi vienkārši skan. Tur ir trabeli vaigā. Ja? Kādos gadījumos viņiem ir tonis, bet to ir grūti dabūt. Bet pamatā tas bļūkšķis, ja? Kad orķestrī spēlē tur kaut kas tas, un tad pēkšņi tas kāpinājums, un tad tāds bļūkšķis tāds, ja? Un visi pamostās. Ja? Ja man nebūtu mīlestības, es būtu tikai skanošs varš vai šķindoša kimbala, jeb šķīvi, biski, bļūks, ja? Un ja es pravietoju, apostols Pāvils pravieto, ja viņš zina noslēpumus, ja? Tur bija kāda sieviete, kura teica, šī ir visaugstākā Dieva kalpi. Pāvils saka, vēl tu ļaunais gars izēj ārā no viņas, ja? Viņš pravietoja, ja? Ja es pravietoju un ja es zinu visus noslēpumus, tu lasi un atkal Pāvila vēstules, saka, kā viņš var zināt šo visu? Viņš zina Dieva noslēpumus, ka laiku beigās tiks iznīcināti visi ienaidnieki un tiks Jēzum zem kājām palikti, un pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta nāve. Un tad Jēzus visu nodos tēvam. Ja? Tā būs vēl, ja? Ja es pravietoju un zinu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man ir pilnīga ticība, ka es varu kalnus pārcelt, apostoļa Pāvila ticība, ka viņš var kalnus, ja? Kāda viņam bija ticība? Viņa nomētāja ar akmeņiem. Teica, viņš pārbaudīja pulsu, viņš ir miris. Aiziet projām, apostols Pāvils pieceļās, ejam tālāk, ja? Man vēl darbiņš šajā pusē jāizdara, ja? Bet man nav mīlestības, tad es neesmu nekas. To viņš saka šodien ēgu draudzēji. Tiecieties pēc vēl lielākām dāvanām, bet bez mīlestības tas ir pilnīgi tukšs. Tas nav nekas. Vislielākās dāvanas pasaulē, ja tur nav mīlestības, tas ir tikai tukšums. Ja? 3. pants. Un ja es visu savu mantu izdalu nabagiem, un nereti arī mūsdienās, bet arī pirmajā draudzēs bija tā, ka cilvēki atteicās no savas mantas. Stāstā par Tadeju un par Edesas ķēniņu teica, kad viņš iegāja Edesas ķēniņa galmā. Teica, Jēzus man sūta tevi dziedināt ķēniņu. Ķēniņš Aigars teica, labi, ko darīsi? Es vēlos lūgt par tevi un pasludināt Jēzu Kristu kā kungu šajā vietā. Ķēniņš Aigars bija slims, viņa dēls bija slims. Tadejs dziedināja vienu un dziedināja otru. Un tad ķēniņš Aigars teica, wow, jūs apbrīnojam, ja? Tu esi pelnījis atalgojumu. Nāc manā mantu krājumā, paņem zeltu. Tādēļ es teicu, paldies, jā. Es visu savu zeltu esmu atdevis pārējiem, man arī tavēju nevajag, jā. Un tā. Tas, jā. Bet ja es izdalītu visu savu mantu nabagiem, un es nododu savu miesu, lai mani sadedzina. Cik daudz kristīgie sadedzināti vēstures laikā tikai par to, ka viņi lasījuši Bībeli. Jānis Huss tika sadedzināts, Vaiklifs gan paspēja nomirt, bet 40 gadus vēlāk viņa kaulus izraka ārā un tāpat sadedzināja. Ja esat lasījuši šo grāmatu Tils Pūces Spiegelis, kas ir reformācijas vēsture, reformācija gājusi caur to, ka tie, kas lasīja Bībeli, tika dedzināti kopā publiski.
bīskaps Kremers tika sadedzināts publiski, jo viņš lasīja Bībeli un teica tautai, lasiet jūs arī. Ja? Paskaties, cik daudz šī sliedi atstājuši šie asinskārie, ja? Bet neticīgie cilvēki. Ja es nodotu sevi, ka mani sadedzina, bet man nav mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka. Vislielākie upuri pasaulē, ja tiem nav klāt mīlestība, kā pievienotā vērtība ar vienu ir līdzināmi nulei. Cik daudz cilvēku nav sevi upurējuši komunisma vārdā? Nulle, ja? Cik daudz nav upurēts ideju vārdā, impēriju vārdā, nākotnes vārdā un tā tālāk. Tas viss ir nulle. Ja? Mīlestība ir, te teikst, lēnprātīga, bet manā šajā grāmatā teikts dolgoķerpība, jeb tā ilgi pacieš. Ja? Tā ilgi pacieš, ka tas cilvēks staigā ar saules brillēm. Viņi vienkārši pacieš, ja? Viņi ilgi pacieš, ka tas cilvēks staigā ar cepuri, jo viņa ilgi pacieš. Viņa nesaka nevienu vārdu, viņa pacieš. Un ja tas cilvēks neatgriežas šodien, un neatgriežas rītā, un arī parīt neatgriežas, viņa ar vienu turpina lūgt un ilgi paciest. Viņa ar vienu turpina paciest, ilgi pacieš. Tā ir mīlestība. Ilgi, ilgi, ilgi. Kā man teica viena māsa. Un tad, tajā dienā, kad tas cilvēks tika paņemts, tad viņš atvēra savu sirdi, es viņam tiku klāt un pastāstīja par Jēzu. Un nomazgāja Jēzus vārdā tam cilvēkam kājas. Un izveda cauri grēksūdzēji. Un šis cilvēks kļuva par kristieti savas mūža pēdējās stundās. Hei, mīlestība ir ilgi pacieš. Mīlestība ir. Te rakstīts laipna, bet šajā grāmatā teikts mīlosierdztvojiet. Ja proti visu laiku nāk no sirds mīlestības. Mīlestība ir mīloša, ja? Mīlestība nāk no mīlošas sirds. Un tā neskauž. Mīlestība nelielās. Es esmu labāks par tevi, ja? Kas man ir tā. Tā nav mīlestība, tā ir uzpūtība, ja? Mīlestība nekad sevi nepaukstina. Un nekad neskauž, ka tur ir labāk, ka Maltadēm Ginko ir 100 vīri nāk, ja? Lai Dievs svētī, ja? Man nāk māsas, pa kurām pravietis teica, tev ir māsas karotājas, ja? Tev ir karotājas aitas, ja? Mīlestība redz, ka visiem pietiek, jo Dieva valstībā visiem visa pietiek. Mīlestība nelielās, un tā nav uzpūtīga, jeb nelepojās, ja? Mīlestība nelepojās, ja? Kas man ir vairāk nekā tev un tālāk, ja? Arī daži cilvēki domā par atklāsmēm, man vairāk nekā tev. Apostols Pāvils, viņam bija augstākā atklāsme pakete. Viņš teica, es tikai Jēzu māku, es tikai Jēzu sludinu. Un tā kā vienu brīdi viņš tā kā, es nevarēju izturēt, viņš teica, es zinu vienu cilvēku, kas bija uzņemts debesīs, ja, kurš dzirdēja tādus vārdus, ka pat izrunāt nevar, ja. Tas ar viņu bija noticies. Tad, kad viņš stāvēja Romā tiesas priekšā, viņš visi man atstāja, vai kungs bija man blakām, ja? Viņam Jēzus bija pašā blakām, ja? Tas tā ir viņa dēļā, tāpēc, ka to, ko acis nav dzirdējis, ka cilvēks sirdī no nāca, Dievs sagatavojas tiem, kas viņu mīl, un jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus. Mīlestība neizturās piedaudzīgi. Tā nemeklē savu labumu. Ir tāda lūkšana, kas atrodama senās lūkšana grāmatās, atbrīvot cilvēku no citkārtīgas viltības. Visi cilvēki ir viltīgi, viltīgi sākot no bērnības. Visi bērni ir viltīgi, ja? Viņi izdomā, kā viņi var dabūt to savu, ko viņi grib, ja? Ieiet viņi veikalā vai brauks vecmāmiņu ciemos, ja? Viņi jau izdomājuši visu, ja? Viņos tas ir iekšā, dabiski, ja? Un šeit mīlestība nemeklē savu labumu, ja? Man neinteresē, ko tu man atvedīsi. Man svarīgs, esi tu pats kā cilvēks. Tas ir pilnīgi izmaina visu izplat. Tas vairs nav uz saviem vairs.
bet vērsts uz otru. Ja? Nevis mans labums, bet tavs labums. Jēzus nenāca šeit, lai savu labumu gūtu, bet lai visi cilvēki viņu svētītu ar viņu. Apostols Pāvils nekļuva par kristieti, lai meklētu savu labumu, bet lai kļūtu par atkritumu, lai kļūtu par nievāto, lai kļūtu par apmīni, lai kļūtu par atmesto, lai visi pārējie iegūtu to labumu, kas ir pie Dieva. Nākamais, tā nedomā, te ir rakstīts nepiemin, bet šeit šis tulks tomēr teica, ka būtu jādomā, tā nedomā ļaunu. Ja? Cik daudz cilvēku šodien domā ļaunu? Viņi izplonājuši entās sistēmas. Pasties, šis ierocis, ja viņi uzmetīs cilvēkiem, tagad viņi ir šausmīgās mokās. Ja? Katrs dabūs kaut kādu tur dzelzs gabalu savās miesās, ja? Un ko izšķaidīs tur tā. Ja? Ko tik nedomā, ja? Kas tik nestiek organizēts šodienas pasaulē, kurā mēs dzīvojam, ja? Bet mīlestība nekād nedomā ļaunu. Un dažkārt es arī saskaros to, ka kādi, kas ir atgriežies un saka, man nāk domas prātā visu, ja? Un tas ir tas, ka es esmu citai pasaulē piedrīgs, citam garam. Es negribu šīs domas, ja? Kaut arī pirms tam šitas normāli, ja? Mīlestība 6. pants saka, nepriecājās par netaisnību, bet priecājās par patiesību. Pasaule, kurā mēs dzīvojam, ir pilna netaisnību. Un cik daudzi priecā, viņš dabūja, ko viņam vajadzēja, vai ne? Tā nē, mīlestība nekad nepriecājās par netaisnību, bet vienmēr priecājās par patiesību. Es tagad domāju, dažkārt pagājušajā nedēļā parādījās tā ziņa par to, ka tas, Navaļnijs nomiris, jā. Es domāju, kā jūtās tas tiesnesis, jā? Tu iztiesāji cilvēku, vadoties no spiediena. Kā tu tagad guli, jā? Kā tu guli tagad, jā? Un vispār, jā? Un dažkārt domāju, pirmais psalms, svētīgs, kas nestaigā, bezdievību cilvēks, kas nesako bezdievību padomā. Vienā no bībelēm ir tāds tulkojums, ka tā būtu jābūt, ka svētīgs tas cilvēks atsakās paklausīt bezdievīgo pavēlēt. Ja? Instrukcijām. Ja instrukcija ir bezdīvīga, mēs esam brīvi nepaklausīt. Ja, ja instrukcija nāk ar nepareizu motīvu un skaidrs zināms, tā ir bezdīvīga, mēs nepaklausām un mēs tiekam svētīti, jo Dievs redz mūsu sirdi un mūsu cīņas. 7. pants, tā apklāja visu. Mīlestība apklāja visu. Tas ir par mani un par Jēzu. Cik daudz es esmu darījis ļaunu savā dzīvē. Bet Jēzus ar savu mīlestību apklāja to visu. Un es ticu, ka es vēl savā dzīvē pieļaušu daudz kļūdas, jo es esmu tikai cilvēks. Bet Jēzus ar savu mīlestību to visu apklāja. Viņš ļauj man augt. Jā. Atkal, es esmu ļoti daudz sāpes darījis citiem. Es to zinu. Bet Jēzus mīlestība to visu apklāja. Tā visa nav. Viņš par to ir samaksājis ar savām ciešanām, ar savu nāvi, ar savu pazemošanos. Ja nebūtu Jēzus nācis, es pavadītu visu mūžību ellē. Paldies Jēzum, kurš man ir atpircis no nāvis, no velna varas, no iznīcības un padarījis par Dievu pieņemto dēlu. Mīlestība apklāja visu. Ja visu nozīmē visu. Ja visu nozīmē visu. Arī tos grēkus, kas tev šķiet varbūt neapklājami. Viņa tomēr apklāja. Jēzus upuris ir pietiekams. Tā tic visu. Dažkārt Dieva bērniem šajā pasaulē ir sarežģīti, jo viņi tic. Jā. Arī lietām, kuras varbūt, kuras vajadzētu kritiski izvērtēt. Tā cer visu. Tā panes visu. Tā panes, ka blakus cilvēks, kuram jākalpo gadiem. Tā panes to, ka par tevi domā ļauna. Ja? Tā panes, tā spēj nest, tā ir izturīga. Ja?
Viens no maniem dzīves skaistākajiem mīlestības piemēriem bija mana vecā tēva kalpošana manai vecāmammai, kad viņa bija paralizēta daudzus gadus. Toreiz nebija nekādu tehnisko palīdzekļu. Jā, viņš vīrietis visu to darīja. Jā. Un es domāju, tā ir mīlestība. Tā ir mīlestība. 8. pants. Paldies Dievam! Mīlestība nekad nebeidzās. Tālāk būtu jābūt, lai arī pravietošana beigsies. Tur nav apgalvojums, ka pravietošana beigsies, bet tāds, ka pat ja pravietošana beigtos, jā, pat ja valodas apklustu, pat ja atziņa izbeigtos, jā, mīlestība nekad nebeidzās. Tālāk būtu jābūt, jo tagad ir pa daļai zināms. Tagad ir pravietojumi tikai daļēji. Ja? Pravietojums ir daļa. Ja? Kad man 12 gadus atpakaļ, man tāda lapiņa atrada vienā grāmatā, kad 12 gadus atpakaļ man pravietoja, es redzu ērgļu ceļu, koknes šoseju. Ja? Man nejausmas, nezinu, ko tas nozīmē. Ja? Bet tas ir ceļš, ko es braukāju visu laiku. Bet tas bija 12 gadus atpakaļ, ja 10 gadus pirms sāku šeit telpot. Ja? Akal. Toreiz man nebija nejausmas, bet tas jau bija zināms. Ja? Bet tā ir tikai viens fragments par pravietošanu. Ja? Tā ir nepilnīga. Ja? Bet tad, kad mēs iesim tur, tad nevajadzēs vairs pravietot. Ja? Viss būs visiem pieejams un visiem viss būs zināms un viss būs atklāts. Ja? Ja, un kad nāks pilnība, tad, kas bija nepilnīgs, beigsies. Un 13. pants būtu jābūt tā. Tagad, Tagad paliek ticība, cerība, mīlestība, šās 3. Bet lielākā no tām ir mīlestība. Un 14. pants vēlreiz atgādina. Dzemieties pēc mīlestības. Ļoti tiecieties pēc gara dāvanām, sevišķi, lai jūs spētu pravietot. Un pēdējais šodien, tas ir no Romiešu vēstules 5:5. Kas ir rakstīts Romiešiem 5:5? Tad mūsu ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Ar viņu gādīgumu mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi taisnības cerībā iemantot dievišķo godību. Jā, bet 5:5. Jā. Bet cerība nepamet kalnā, jo mūsu sirdīs izliek Dieva mīlestība ar svēto garu. Paldies. Un tad visam visi kopā. Tas, ko māsa jau lasīja, tad papaliek ticība, cerība un mīlestība. Un 5. pants saka, tad mums ticībā taisnotiem miers ar Dievu. Un 3. pants nevien par to mēs teicām sevi laimīgus, arī savās ciešanās, ja pārbaudījumos, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturību pastāvību, pastāvību cerību, un cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots. Jā. Kā mēs tiekam pie šīs skaistās mīlestības? Tikai un vienīgi caur? Jā. To es gribētu šodien, ka mēs paņemam līdzi un turam kā tādu karogu priekš nākamā laika. Ja? Tikai vienīgi šo mīlestību var dabūt caur svēto garu. Savādāk ne. Savādāk nevar dabūt ilgu pacietību, kā tikai caur svēto garu. Savādāk tu nevari uzlūkot to, kurš iet pazušanā ar mīlestību, kā tikai caur svēto garu. To, kas tev dara pāri, tu nevari par viņu lūgt. Savādāk kā tikai tad, ja svētais gars tev to dod. Ja? Es parasti cilvēkiem saku, izmanto šo laiku. Tu nezini, cik daudz mums ir palicies. Ja? Izmanto šo laiku. Pirmdienās ir Igoras. Nu viens pats var teikt, ja,
Mēs jau to visu zinām. Bet tu atkal un atkal vari lūgt, lai tu tiec piepildīts ar Svēto garu. Un lai tu tiec piepildīts ar Dieva mīlestību. Sestdienās ir tāds Marks Hemans, angliski, diemžēl. Bet atkal un atkal tu vari lūgt. Lai tu tiec piepildīts ar Svēto garu. Lai tiec piepildīts ar Dieva mīlestību. Tu vari šajā draudzē. Tu vari citā draudzē iet un atkal. Lai tu tiec piepildīts ar Dieva mīlestību. Lai tu tiec piepildīts ar Svēto garu. Ja tu esi reizi saņēmis, lūdzu vēl, lūdzu vairāk. Esiet greizsirdīgi pēc Svētā gara. Vairāk par visu tiecieties. Un bieži vien tas mūsu pašu tāda izvēle tajā visā ir. Man mamma tagad 75 gadi. Viņa tagad ir dators. Un tu zini, kas ir datorā? Tur ir Karijs Bleiks, tur ir Igors, un tur ir daudz Igoru. Un tad viņa mamma teica, ko nozīmē feelings? Ko nozīmē glory? Kam to vajag? Es klausos Marku Hemanu, viņš ļoti bieži šos vārdus izmanto. Visu dienu sēž, ja? Pie datora. Klausās, pasakieties, kas tur notiekās. Un Džons Leiks arī pieejams. Es klausos Džonu Leiku. Manas acis, viņa teica, nogurst ātri. Bet internetā Bībeli var klausīties visu laiku. Es visu laiku ieslēdzu savu pogu, es slēgāju mājās, man visu laiku Bībeli tiek runāta. Wow! Viņa teica, kas to būtu domājis? Kad tas vecais dators, kur mēs ģimnē izmest ārā, bet atdevām mammai, viņa teica, wow, šī tāda lieta, ja? Izmantosim šo laiku, ja? Cita laika mums nebūs. Esiet sveitīti Jēzus vārdā.